Lietuvas čempioni 7bet Hockey Punks uzņems OHL regulārās sezonas spēcīgāko vienību Mogo RSU komandu. Maslovskis pēc diviem pretspēlētājiem. Deivids Sarkans piespēlē Ansonam. Ansonu metienu atcīt Pavļukovs. Četvertāks. Ilja Četvertāks piespēles vārdu priekšu. Kutkevičus metiens vārtī! Aleks Maunula atklāja šīs spēles rezultātu. Kā jau iepriekš minēja pirms spēles, tieši šo leģionāru spēle būs svarīga atslēga ceļā uz uzvaru 7bet Hockey Punks komandai, kas atklāja šīs spēles rezultātu. Pārspēlēts arī Ansons piespēles vārdu priekš Maslovskis un Pavļukovs. Atskan tiesneša svilpe. Bēziņš piespēlē Mējam, Mējas mēdiens. Ripa izlec vārtu priekšā. Un vārtī! 1-1 Gīns. Mēja izlīdzina spēles rezultātu. Skaitliskajā vairākumā komandas kapteinis atgriež līdzsvaru uz spēles tablo, kad pirmajā periodā jāspēlē vēl 9 minūtes un 34 sekundes. Iemetienā numur 99. Kājus Zeinolov. Deivids Sarkanis. Vārtī! Ingus Ločmelis izvirza vadībā Mogo RSU komandu. Rezultāts 2-1, kad otrajā periodā palikušas 15 minūtes un 54 sekundes. Un otro reizi šīdien spēlē pārspērts. Jakobsons ieraida rītu atpakaļ dziļāk zonā, tikmēr jau redzam Mogo spēlētāji. Izmantā otrā perioda priekšrocības un nomaina katru reizi sastāv vārtī! Krišjāns Rēdliks vai Kārls Bucenieks. Jāskrās atkārtojumi, bet Mogo panāk 3-1. Tikmēr jau uzbrukuma zonā atgriežas Mogo spēlētāji un vārtī! Kārlis Ozoliņš 4-1. Šobrīd izskatās, ka nelielā knockdownā atrodas 7bet Hockey Punks spēlētāji. 2 vārti zaudēt ļoti īsā laiks brīdī. Kārls Ozoliņš ar ļoti precīzu metienu pārspēja. Bergs piespēlē Žilbolskim, Žilbolskis Spruktam. Sprukts Ziemiņam, Ziemiņa metiens. Rīpa jau gandrīz 5. reizi pabūst. Lejnieks, metiens, atcīt Pavļukovs. Ločmeļa atkārtots metiens garām vārtiem. Krišjāns Rēdliks. Rīpa jau aiz vārtiem. Izdien uz vārtu priekšu Kārls Ozoliņš un Pavļukovs glābi savu komandu no 5. zaudētajiem vārtiem šīsdienas spēlē. Janušonis izdara metienu no zilās līnijas, Rīpa vārtu priekšā. Piespēl uz vārtu priekšu, kur jau uz vārtiem traucās Gatis Sprukts. Tikmēr Regens bīstamā pretbrukumā 2-1. Piespēle metiens Nils Roberts Mauriņš. Glābi savu komandu Rīpa laukuma vidusdaļā. Un Deivids Sarkans pirmais pie atvēkušās Rīpas, laužās vārtu priekšu, piespēles vārtu priekšu, metiens vārtī! Kārlis Ozoliņš, kad nospēlēts nedaudz vairāk par pusminūti trešajā periodā, vārtus gūst Kārlis Ozoliņš. Raida Rīpa dziļāk zonā, Gīns Mēja aiz vārtiem. Piespēle Ozoliņam, metiens vārtī! Kārlis Ozoliņš gūst 6. Mogo RSU komandas vārtus šajā spēlē. Spēlē tālāk Maslovskis. Piespēle Ansonam. Pavļukovs. Žilbolskis bloķē metienu un pats jau dodas pretuzbrukumā. Piespēle Ziemiņam. Ziemiņa metiens un Pavļukovs glābi savu komandu no 7. zaudētajiem vārtiem šīsdienas spēlē. Un Ingus Ločmelis piespēles priekšu Ziemiņam. Ziemiņš jau dodas pret Pavļukovu. Un bulīts. Mēs, dāmas un kungi, mums nebūs jāgaida overtime vai papildu laiks. Iestadojās Kaspars Ziemiņš. Un atcīt metienu Ārtūrs Pavļukovs. Izties, ka starp kājām mēģina raidīt Rīpu Kaspars Ziemiņš. Krišjāns Rēdliks. Ansons saņem Rīpu apkārt, Krišjāns Rēdliks. Un no nērtās nulles puses izdara metienu Krišjāns Rēdliks un vārtī! 7. vārtus savai komandai gūst Krišjāns Rēdliks, kad 3. periodā atlikušas 3 minūtes un 34 sekundes. Krišjāns Rēdliks ar atkārtotu metienu pārspēja Ārtūru Pavļukovu. Rīps saņem atpakaļ.
Timonas Mažulis skaisti cenšas apspēlēt Gustavu Bergu. Tas viņam ne līdz galam izdodas. Metiens uz vārtu priekšu. Mažulis pielabo ripas lidojumu virzienu. Tikmēr Ozoliņš. Piespēl uz vārtu priekšu. Metiens vārtī! Ar otrajiem vārtiem šīs dienas spēlē atzīmējās Ingus Ločmelis. Seko savam maiņas partnerim Krišjānim Rēdlikam ar piemēram, gūstot šīs dienas. Un ar to arī noslēdzās šīs dienas spēle ar rezultātu 7-1 finālā, 8-1 atvainojiet, finālā iekļūst HK Mogo RSU komanda.